Tas ir slikti būt pašam ar savu kaut kādu biznesu vai ar savu kaut kādu darbošanos. Esi drošībā tikai tad, piemēram, kad tu esi kā darba ņēmējs. Šāda veida bloki, sākot analizēt, kas tad ir noticis, kas ir mainījies, es sāku saprast, tāpēc ir tas ar tiem sublimināliem tā, ka tas strādā, pat ja tu nezini, kas tev ir pa problēmu. Ja tu to regulāri dari 3-4 mēnešu garumā, līdz pat 8 stundām dienā, es to varēju izturēt, man nebija nekāds diskomforts, tas arī ļoti svarīgi saprast, tam nav jārada diskomforts. Un šie te bloki bija tie, kas neļāva man iet tālāk. Un tad, kad man no tiem izdevās atbrīvoties, tad slānīti pa slānītim vispirms ir viena lieta, kas tev jāatrisina, pēc tam ir nākošā lieta un tā tālāk, lai tu varētu iet uz priekšu. Ļaujot sublimināliem uz sevi iedarboties, pašvērtēju, pašcieņas celšanu, ka es mīlu sevi, es ticu sevi, es uzticos. Tā kā tāds sīpols, tas ir ģeniālais tajā visā, ka to var darīt paralēli. Un es to darīju, mācījos videografēšanu, fotografēšanu internetā, klausījos subliminālas austiņās visu laiku. Līdz ar to es mācījos, tad notiek jau informācijas uzņemšana un vēl paralēli nāk sublimināli iekšā. Mūsu smadzenes to ir spējīgas apstrādāt, uztvert, pēc tam arī ieviest praksē ikdienā.